Labvakar visiem, kas ir norūpējušies par sevīm un par saviem tuvākajiem un ir šovakar ar mums. Tātad runa ļoti vienkārša - uzturs un veselība. Sāksim mēs mazliet savādāk nekā visas citas reizes. Ko par to visu saka mūsu likumdošana, Zemkopības ministrija? Saskaņā ar vispār pieņemtiem zinātniskiem datiem, piemērots un daudzveidīgs uzturs nodrošina visas normālai attīstībai un veselīgam dzīvesveidam nepieciešamās uzturvielas pietiekamā daudzumā. Tomēr apsekojumi rāda, ka šāda ideāla situācija nav novērojama attiecībā uz visām uzturvielām un visām patērētāju grupām, piemēram, senioriem, cilvēkiem ar palielinātu slodzi, straujas augšanas brīžos, tātad bērniem, jauniešiem. Var būt nepieciešams lielāks kādu uzturvielu daudzums nekā ikdienā ar uzturu izdodas uzņemt. To saka mums Zemkopības ministrija. Tad uzturu bagātinātāju lietošana šo iztrūkumu var kompensēt. Man liekas, ka ļoti jauki. Un obligātā norāda, kas mums ir katru reizi jāpasaka, ka uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Protams, tā ir taisnība, ja tikai mūsu uzturs tiešām ir pilnvērtīgs un sabalansēts. Atkal mazs testiņš, ierakstiet, ielieciet čatā plusiņus, kam šodien, vakar vai aizvakar bija šādas vakariņas. Arta pasaka, ja kāds ierakstīs, ja? Es čatu uzreiz pašlaik neredzu. Tātad pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs. Pagaidām Kāpēc nevienam. tas ir tik būtiski? Ir kāds, ja? Nav nevienam, ne. Nav nevienam. Neviens neēd pilnvērtīgi un sabalansēti. Ļoti slikti. Ne, viens parādījās, viens ir. Viens ir. Nu labi. Bet arī šim vienam, kurš to dara, kā mēs zinām, mēs visi gribētu būt, justies. Mēs vēlamies justies labi, saglabāt labu fizisko formu, būt veseli, ja, bet, ja mēs paskatāmies, tad tai pašā laikā ar veselību saistītās problēmas viņas nepārtraukti palielinās. Kas tad ir par iemeslu? Vai tas ir informācijas trūkums? Ja tas ir tā, tad es ceru, ka šī stunda mums šovakar palīdzēs. Varbūt, ka tā ir vieglprātība. Mēs iebāžam galvu smiltīs un domājam, ka man pašlaik it kā ir normāli, un gan jau mani tas neskars. Jo tās problēmas, viņas jau ir tikai citiem. Vai tā ir vieglprātība, domājiet paši. Neskatoties uz to, ka medicīniskie izmeklējumi nepārtraukti attīstās, mums ir pieejami tādi izmeklējumi, par kuriem mēs 20 gadus atpakaļ pat pasapņot nevarējām. Farmācijas industrija ir ļoti attīstījusies, un mēs tiešām varam iegūt palīdzību ļoti akūtās situācijās, kad tas ir nepieciešams. Bet tā kopējā bilde kļūst aizvien sliktāk un sliktāk. Un tad ir jautājums, kas tad ir noticies šo pēdējo 50-70 gadu laikā, kas skar praktiski ikvienu uz šīs zemeslodes. Divas lietas. Ir mainījies mūsu dzīvesveids, tā ir pirmā lieta. Vakarā pults rokā, divans un televizors priekšā. Mūsu paudzei tie ir pēdējie 20, 25 gadi. Es domāju, ka šī aina arī nav nevienam sveša. Arī šī aina ir šīs paudzes pēdējo 20 gadu rezultāts. Bet, diemžēl, šai paudzei šī aina ir jau no viņu pirmās dzīves dienas. No viņu pirmās dzīves dienas ir šie gadžeti, ir visi šie digitālie rīki, kas paņem uzmanību. Arī mums ir šāda pieredze. Jā, arī mūsu mazbērnam ļoti patīk, ka televizors ir ieslēgts. Mēs cenšamies, lai tur skanētu un rādītu to, kas tiešām ir mazam bērnam piemērots un izglītojošs. Ja? Tuta, ukulele, tas viss ļoti rulē un bērns mācās un attīstās. Bet šis dzīvesveids mums ir ļoti radikāli mainījies. Mazāk kustību, mazāk fizisko aktivitāšu, ar saliektu muguru tikai skatāmies televizorā. Un otra lieta, kas ir ļoti būtiski mainījusies, ir mainījusies mums pieejamā pārtika. Tā bildīte, kad gotiņas ganījās zaļā pļavā, dabīgi ēda, dabīgi barojās, un visa mūsu pārtika dabīgā veidā tika izaudzēta, tā, diemžēl, ir pagātne. Mēs esam nonākuši pie pārtikas industrializācijas,
ka galvenais mērķis ir tiešām pabarot visus, izaudzēt vairāk, ātrāk, lētāk, efektīvāk. Rezultāts ir ļoti lielveikali, pilni plaukti ar skaistiem iepakojumiem, ir pieejamas visas sezonas lietas, jebkurā sezonas laikā. Diemžēl tad, kad mēs liekam šo pārtiku sevi iekšā, šiem pārtikas ražotājiem ne īpaši interesē, kas tad ar mums notiks, ja mēs tiešām šādā veidā sevi barosim. Un ja mums liekas, ka mums ir ļoti liela pārtikas izvēle, tad mēs šeit varam paskatīties. Ir 10 lielie koncerni, kas principā pārvalda šo pasauli. Liela peļņa, liels bizness, protams. Rezultāts tam šai pārtikai, kuru mēs dotā brīdī varam iegūt, ja jums nav pašiem savas saimniecības. Tā ir ļoti izjaukta divu neaizvietojamo augstskābju omega-6, omega-3 attiecība. Tas ir ļoti būtiski polifenolu trūkums. Tie, kas nezina, kas ir polifenoli, jūs to šodien uzzināsiet. Ļoti liels būtisks prebiotiķu jeb šķiedrvielu trūkums, liels beta-glikānu 1,3, 1,6 trūkums un paaugstināts glikēmiskais indeks. Tātad cukurs mums, diemžēl, tiek piedāvāts visādā gan tiešā, gan slēptā veidā. Un es domāju, ka visi ir dzirdējuši šo frāzi: mēs esam tas, ko mēs ēdam, un es viņu gribētu papildināt: mēs esam tas, ko mūsu organisms ir spējīgs uzņemt no tā, ko mēs ēdam. Un tā ir tā mūsu šodienas tēma. Kāpēc tas ir tik būtiski? Jo mūsu organisms nepārtraukti reģenerējas, atjaunojas, un katru mūsu dzīves sekundi 2 miljoni šūnu iet bojā, un 2 miljonu šūnu mūsu organisms veido no jauna. Un šīs jaunās šūnas tiek būvētas tikai principā no tā, ko mēs esam ielikuši savā pārtikas grozā un vakarā uzlikusi uz savu šķīvja. No tā arī veidojas jaunas molekulas, šūnas, audu, orgānu. Principā viss mans ķermenis ir tas, ko es esmu apēdis pēdējo 10-12 gadu laikā. Tad, kad mēs kaut ko ēdam, vai tā būtu vista, vai sīpols, vai kartupeļs, vai burkāns, mūsu organismam principā ir pilnīgi vienalga, kas tas ir, jo viņu sašķeļ jau sīkās sastāvdaļās, mikroelementos, vitamīnos, aminoskābēs, augstskābēs un tā tālāk, un uzņem visu to, kas mūsu organismu funkcijām ir katru dienu nepieciešams. Varbūt tā vista nav garšīga, varbūt tas burkāns nav garšīgs, te ir būtiski, lai viņi saturētu visu to, kas ir viņām jābūt. Mums ir vajadzīgi praktiski katru dienu visu medaļu jau tabulu. Bet, ja mēs paskatāmies atkal uz to, ko mēs varam nopirkt lielveikalā, jā, šī pārtika ir ļoti dažāda. Viņi ir iemācījušies viņu izveidot, pagatavot, saražot ļoti garšīgi. Bet, diemžēl, tas uzturvielu daudzums, viņš ir ļoti radikāli samazinājies. Un šis ir Šveicē veikts pētījums, kur tika salīdzināts aktīvo vielu daudzums augļos un dārzeņos laika posmā no 85. līdz 2002. gadam. Un, kā mēs redzam, tas samazinājums ir -57%. Kopš tā laika ir pagājuši vēl vairāk kā 20 gadi, un es, atklāti sakot, neesmu meklējis un neesmu atradis jaunākus pētījumus par šo tēmu. Ja jūs kāds zinat, kur tāda ir, es būšu ļoti priecīgs arī to uzzināt. -57% bija vairāk kā pirms 20 gadiem. Grūti pateikt, kā tā reālā bilde ir šodien. Vai tos augļus un dārzeņus, kurus mēs lielveikalos varam nopirkt, viņi ir garšīgi, bet vai tiešām ir kaut kāds labums, vai mūsu organisms saņem to, ko viņš gaida? Tātad tā mūsu pieejamā pārtika ir mainījusies. Ja kādreiz mēs ēdām to, kas dabīgā veidā izauga, tā bija bagāta ar vitamīniem, minerālvielām, visām nepieciešamām uzturvielām, tad šobrīd mēs ēdam principā cilvēka gatavotu saražotu ēdienu. Zemu galveno uzturvielu daudzumu, daudz cukuri, daudz lieko tukšo kaloriju un ļoti nelīdzsvarotu divu neaizvietojamo augstskābju omega-6 un omega-3 attiecību. Tā būs mūsu šodienas viena no pamatēmām. Tātad omega-6, omega-3, divas neaizvietojamās augstskābes. Mūsu organisms pats viņas nesintezē, mēs viņas varam uzņemt tikai ar pārtiku. Omega-6 pamatā ir visa virszemes izcelsmes pārtika, lielākoties, ja, ar atsevišķiem izņēmumiem. Savukārt omega-3 ir pamatā jūras produkti, atkal ar atsevišķiem izņēmumiem no virszemes.
Ja mēs skatāmies uz šo kopējo vēsturi un uz šo augstskābju balansu, ja, tad ģenētiski mēs esam veidoti tā, ka šai attiecībai būtu jābūt 1:1. Latvijā līdz 80. gadu beigām, kad mēs vēl bijām Padomju Savienības ietvaros, kā mēs atceramies, veikali bija tukši, pārtikas izvēle bija ļoti trūcīga, bet tas, kas bija, tas viss bija īsts un dabīgs. Un cilvēki pamatā gatavoja mājās, ļoti daudz audzēja paši. Tajā laikā šī attiecība bija apmēram 4:1. Šobrīd analīzes rāda, ka vidējais rādītājs Eiropā ir 15:1, Amerikā tas jau ir 25:1. Pasaules veselības organizācijas rekomendācija ir pieticīga balans 5:1. Savukārt zinātne saka, ka tā drošā robeža, kad mūsu organisms ir pilnībā spējīgs funkcionēt, tā ir attiecība 3:1. Tātad, kāpēc tad tik ļoti svarīgs ir šis balans mūsu organismā? Balans 1:1, to, ko saka ģenētika, reālā bilde, kā jau es teicu, 15:1. Arī vidējais Latvijas iedzīvotājs šo virszemes izcelsmes pārtiku apēda katru dienu 15 reizes vairāk nekā jūras produktus. Kāpēc ir svarīgs šis balans? Kā jau es teicu, mēs visi sastāvam no šūnām, un mūsu šūnām ir membrānas. Un mūsu šūnu membrānas tiek veidotas pamatā no šīm divām neaizvietojamām augstskābēm. Omega-6 ir cietā saite mūsu šūnu membrānās, omega-3 ir elastīgā saite. Un te pievērsīsimies tādam elementāram skolas zīmējumam, šūna ar šūnas membrānu. Tātad, ja šis balans ir 1:1, tāds kā tam jābūt, tad šūnas membrāna veidojas no vienas cietās, no vienas elastīgās saites. Visas barības vielas, visa viela apmaiņa, viss šūnai nepieciešamais šūnā iekļūst caur šo elastīgo omega-3 saitīti. Savukārt visi toksīni, atkritumvielas tieši tādā pašā veidā caur šo omega-3 saiti tiek izvadīts ārā. Šūna ir tīra, sakārtota, paēdusi, tā kā daba to ir paredzējusi. Bet, ja mēs apēdam šo omega-6 katru dienu, gadiem ilgi, 15 reizes vairāk, tad šī jaunā šūna, atceramies, sekunde un 2 miljoni jaunu šūnu, tiek veidotas šādā te disbalansē. 15 cietās saites un 1 elastīgā saite. Rezultātā barības vielas ne visas tiek šūnā iekšā, lai cik mēs censtos sevi ļoti labi un pareizi pabarot. Savukārt toksīnu un atkritumvielas netiek pilnvērtīgi no šūnas izvadītas ārā. Rezultātā mēs iegūstam iekaisuma procesu mūsu organismā jau šūnu līmenī, kas pēc tam lēnām grūst, attīstās un var pāraukt kaut kādos kroniskā iekaisuma procesos. Jā, sākumā mēs viņus nejūtam, viņi nekādā veidā var neizpausties, viņi nesāp, bet, kā mēs zinām, kā apkārtējie runā, viņam pēkšņi bija insults, viņam pēkšņi bija infarkts, viņam pēkšņi sākās tādas un tādas kaitas. Ja tās nav infekcijas, kuras mēs varam noķert jebkurā vietā uz pasaules, tad viss pārējais palielākoties, ja tās nav kroniskas iedzimtas kaitas, tās ir kroniska iekaisuma sekas. Tāpēc ir tik ļoti būtisks šīs balanss starp omega-6 un omega-3. Vēl daži skaitļi. Omega-3 ir dabīgais asins šķidrinātājs, un tai koncentrācijai asinīs ir jābūt no 8 līdz 12%. Tad mūsu asinis ir pareizā viskozitātē, pietiekami šķidrs tautas valodā sakot, un sirsniņai ir viegli apasiņot visu mūsu organismu, visu mūsu asinsriti. Kā rāda analīzes, pie augstskābju disbalansa 15:1 šis omega-3 uzkrājums ir apmēram 2 līdz 3%. Principā gan arī 4 reizes mazāks. Tas nenozīmē, ka mūsu asins ir 4 reizes biezāks, bet tas nozīmē tikai to, ka uz sirdi un visas sirds asinsrites sistēmu ir nepārtraukta pastāvīga slodze. Palielināta slodze, kuras varētu nebūt, ja tiešām šī omega-3 koncentrācija mūsu asinīs būtu normāla. Pieaugušā cilvēka kopējais asinsvadu garums ir no 100 līdz 160 tūkstošiem kilometru. Un 85% no tiem veido mazie kapilāri. Man ir grūti izcēloties, cik daudz ir 100 tūkstošu kilometru. Prātam neaptverams cipars, bet 85% ir mazie kapilāri. Un mūsu sirds mazais motoriņš
katru dzīves sekundi, katru dienu, gadiem ilgi strādā, lai apasiņotu visu mūsu organismu. 85% mazie kapilāri, tie ir principā visi mūsu iekšējie orgāni, galvas, smadzenes un tā tālāk. Un būtība ir kāda, kad šie smalkie kapilāri pēc izmēra ir salīdzināmi ar asins šūnas izmēru. Un, lai pilnvērtīgi apasiņot šo smalkos kapilārus, tai asins šūnai ir jābūt elastīgai, lai viņi varētu saspiesties un izslīdēt šiem kapilāriem cauri. Mazajos kapilāros šīs asins šūnas iet tā kā vilcienu vagoniņi viens aiz otru. Ja šī šūna ir elastīga, balansā, tad viss ir kārtībā. Diemžēl, kā rāda statistika, arī disbalans 15:1 rāda to, ka šīs šūnas nav tik elastības, kā vajadzētu, un principā 85% no mūsu asinsrites ir apgrūtinātas. Asinis ir biezākas pirmkārt, smalkie kapilāri arī netiek pilnvērtīgi apasiņotas. Tas nozīmē, ka tik ļoti nepieciešamās vielas un skābekli līdz smadzenēm, diemžēl, mūsu organisms nespēja notransportēt tik, cik tām vajadzētu būt. Balans. Tātad omega-6 atbild par asinsreci, omega-3 par asins šķidrināšanu, to mēs tikko uzzinājām. Omega-6 ir tā, kas diezgan sarežģīta procesa rezultātā atbild par jauno šūnu dalīšanos, tātad atbild par jauno šūnu augšanu. Omega-3 ir tā, kas šo jauno šūnu dalīšanās procesu kontrolē. Ja mums ir balans, viss ir kārtībā. Diemžēl, ja mums ir disbalans uz omega-6 pusi, tātad jauno šūnu dalīšanās procesi mūsu organismā nenotiek tā, kā daba to ir paredzējusi. Rezultāts tur var nekontrolēti dalīties gan labās, gan sliktās, gan tauku šūnas, gan vēl tās, kuras mēs vārdā negribam saukt. Omega-6 atbild par iekaisuma procesiem mūsu organismā, kas ir ļoti būtiska un svarīga funkcija. Tātad nonākot jebkādai mikrotraumai vai iekaisuma procesam sākoties, omega-6 ir tā, kas uzsāk šo iekaisuma procesu. Savukārt omega-3 ir tā, kas šo iekaisuma procesu kontrolē un beigās izslēdz ārā. Ja mums ir balans 1:1, tātad mums viens iekaisuma process ir sācies, vienu mēs izslēdzam. Ja mums ir disbalans 15:1, tātad 15 šie procesi ir sākušies, nodzēst mēs varam tikai vienu. Pārējie 14 turpina gruzdēt un attīstīties, un rezultātā, kā mēs zinām, veidojas šis nekontrolētais iekaisuma process mūsu organismā. Pie kā tas noved? Tas noved, diemžēl, ļoti daudzus poliklinikā, pie dažādiem ārstu kabinetiem. Šeit ir tikai dažas no diagnozēm, kuras ir šī hroniskā iekaisuma rezultāts. Ja jums ir kaut kas no šī sarakstiņa, jeb kaut kas cits, pirmām kārtām konsultējieties ar ģimenes ārstu, veiciet izmeklējumus, bet, lai mēs saprastu, ka šis hroniskais iekaisums ir par iemeslu šīm un ļoti daudzām citām kaitēm, tad ir jautājums, kā tad samazināt šī hroniskā iekaisuma procesu mūsu organismā. Un tā atbilde ir ļoti vienkārša. Mums ir jāatjauno normālu omega-6, omega-3 līdzsvaru. Ļoti ģeniāli un ļoti vienkārši. Atjaunot omega-6, omega-3 līdzsvaru, tātad sākt katru dienu pareizi un sabalansēti ēst. Katru dienu apēst tiešām sabalansētas šīs divas augstskābes. Tajā brīdī, ja mēs tiešām nonākam balansā, ļoti daudzi gadījumi ir arī mūsu pieredzē bijuši, kad šīs diagnozes mēs viņus nevaram izārstēt, bet viņas pārstāj traucēt dzīvot. Mēs atjaunojam šo noturīgo vidi mūsu organismā pret iekaisuma procesiem, tātad mēs pašā saknē atrisinām šo te jautājumu. Kā tad uzzināt savu omega-6 un omega-3 augstskābju līdzsvaru? Šīs ir dažas vizuālas, ļoti subjektīvas pazīmes. Neveselīga ādas krāsa, sāpes locītavās, sirds asinsvadu problēmas, salsta rokas un kājas un tā tālāk, depresija, svars, imunitāte. Bet šie ir tādi ļoti subjektīvi rādītāji, kuri var indicē to, ka omega-3 ir pamaz. Ļoti iespējams, ka ir arī kaut kādas citi iemesli šīm te subjektīvajām pazīmēm.
Mums nav jābūt ārstiem, to visu mūsu vietā paveiks profesionāla laboratorija. Un tas, ko Zinzino piedāvā sadarbību ar neatkarīgu Vitas Analytical Service laboratoriju Norvēģijā, un šī laboratorija priekš mums ir izveidojusi mājās veicamu sausā asins parauga testu. Tātad ir komplektiņš, lai mēs droši un pareizi paņemtu no pirksta dažas asins piles, nožāvētu, ielikt aploksnē un caur pastu aizsūtītu uz laboratoriju uz izmeklēšanu. Apmēram pēc 2 līdz 3 nedēļām, atkarībā no tā, cik ātri ir nostrādājis pasts, mēs internetu vietnē ar tikai mums zināmu anonīmu kodiņu saņemam sava testa rezultātus jūsu izvēlētā valodā uz 21 lapas puses. Ko es gribu uzsvērt par šo testu? Šīs testa atšifrējums, viņš ir uzrakstīts tā, lai viņš būtu saprotams parastiem cilvēkiem, nevis tikai mediķiem. Ja? Parasts cilvēks var lasīt, saprast, izprast, par ko iet runa. Ko mēs redzam šajā testā? Ātri iziesim cauri, ja šeit ir cilvēki, kur ir pirmo reizi, lai būtu priekšstats, kas tad tās ir par analīzēm. Luksofora princips, sarkans slikti, dzeltens uzmanīgi, zaļš, viss ir kārtībā. Pamatrādītāji, tātad pirmais jūsu aizsardzības vērtība. Tas rādītājs rāda, kāda vide ir organismā dotā brīdī, labvēlīga vai nelabvēlīga, lai attīstītos šie hroniskā iekaisuma procesi. Tātad tā pārtika, ko jūs ēdat, viņa ved jūs uz slimību vai viņa ved jūs uz veselību. Omega-3 uzkrājums asinīs, kā mēs noskaidrojām, vajadzētu būt 12%. Ja? Teiksim, šajā testā tas ir 1,2%, vienkārši kritiski. Omega-6, Omega-3 balans. Ja mēs runājām, vidējais Latvijas balans ir 15:1, šis tests, kas tad citi ir no mūsu ģimenes, no mūsu meitas, balans bija 34,4:1. Arhidonskābes veidošanās efektivitāte, šis lauciņš rāda to, cik efektīvi mūsu ķermenis šķeļ taukus, cik efektīvi darbojas aizkuņa ziedera saknes. Šis parasti lielākai daļai cilvēku ir kārtībā. Šeit problēmas iespējams un pirmās indikācijas sākās cilvēkiem, kuri pieturās pie kādām ļoti striktām diētām. Šeit vajadzētu pievērst tam uzmanību. Šūnas membrānas caurlaidības indeks tātad rāda to, cik mūsu šūnu membrāna ir caurlaidīga, elastīga, kā mēs runājām, cik daudz tas, ko mēs labais, ko mēs dodam, var šūnā iekļūt iekšā, atkritumvielas izvesties ārā. Un mentālās noturības indeks, tas rāda to mūsu garīgo, psiholoģisko līdzsvaru, noturību pret stresiem. Pieaugušajiem cilvēkiem daudzējādā ziņā tā ir miega kvalitāte, garstāvokļa maiņas, varbūt kādam dusmu lēkmes, pietiekama liela rādītāja virs 6, tā var būt jau veģetatīvā distonija, maziem bērniem, hiperaktivitāte, uzmanības deficīta sindroms un tā tālāk. Pilnīgi reāli asins aina parāda to, cik tad kvalitatīvi mūsu smadzenes tiek apasiņotas un cik kvalitatīvi viņas spējīgas ir darboties. Un vēl testā tiek izanalizētas 11 pamata taukskābes. Tātad visa pārtika, ko mēs ēdam, satur kaut kādu taukskābju buķeti. Un šeit mēs redzam, kad mēs izanalizējam 98% no tā, kas ir mūsu asinīs. Mēs redzam to reālo ainu, tā pārtika, ko es esmu lietojis pēdējās 120 dienās, kā mans organisms ir viņu absorbējis, uzņēmis, ko es esmu ēdis par daudz, ko es esmu ēdis par mazu. Tad, kad mēs šo testu skatāmies online, internetu vidē, mēs varam uzklikšķināt gan uz palmitīnas skābes, gan uz oleīnas skābes un paskatīties, kādos produktos, kādās produktu grupās ir šī taukskābe. Un kā jūs redzat, tā ir mērķa vērtība, jūsu vērtība, varam izdarīt secinājumus. Tā diēta, ko es dotā brīdī piekopju, cik viņa man ir laba un pareiza konkrēti manam organismam. Un ja mēs runājām par omega-3 šodienas tēmu, vienu no šīs dienas tēmām, tad mēs redzam, ka omega-3 ir veselas 4 gabals.
Alfa-linolenskābe ir tā, kuru mēs varam uzņemt no augu valsts. Mēs ar Artu arī bijām 12 gadus veģetārieši. Arī mēs papildus lietojām lincēku eļļas, grauzām dažādas sēkliņus un visu ko, un bijām pārliecināti, ka šī sadaļa mums noteikti ir kārtībā, mums viņa pietiek. Bet, ja mēs atceramies, ka kopējais omega-3 daudzums ir nepieciešams 12%, tad mēs redzam, ka šī virzemes izcelsmes alfa-linolīnskābe ir tikai 0,6%. Tikai 0,6% var atjaunot ar virzemes izcelsmes omega-3. Cilvēki, kur pieturās pie striktām diētām, sadzirdiet to, ieklausieties tajā, jo tā ir ļoti, ļoti būtiska lieta. Visa pārējā lauvas daļa ir tikai jūras produktu izcelsmes omega-3. Uz šodienu skatījos, kopumā mēs esam veikuši vairāk nekā 1,3 miljonu šo asins testu. Un tā kopējā statistika ir, ka Eiropā tie ir tikai 5%, kur ir balansā. Bet es gribētu uzsvērt vēl vienu ļoti būtisku lietu, kad 20% no šī 1,3 miljoniem var sarēķināt diezgan daudz. Ir cilvēki, kuri lieto kaut kādus omega uzturu 3 bagātinātājus ikdienas režīmā, un viņi redz, ka viņu balans ir vidējā attiecība 7:1. Kāds var teikt, tas ir labāk nekā 15:1, bet te ir jāsaprot būtiska lieta, ka tā drošā, veselīgā zona ir attiecība 3:1. Tas ir tas līmenis, kad mums deguns ir virs ūdens un mēs elpojam. Ja balans ir lielāks par 3:1, mēs esam zem ūdens, mēs slīkstam, mēs principā esam šajā kroniskā iekaisuma procesā. Tādi ir tie rezultāti. Arī kāpēc es to uzsveru? Tāpēc, ka noteikti ir cilvēki, kuri lieto omega-3, jo piedāvājums ir ļoti liels. Ir mums arī pieredze cilvēkiem, kuri tiešām ir gadiem lietojuši kaut kādus preparātus, pat ļoti dārgus, arī tādus, kurus Latvijā nevar nopirkt. Un rezultāts, jā, visiem pamatā ir šī vidējā attiecība 7:1. Kaut ko lieto, bet nes kāpēc nav rezultāta. Kāpēc tā? Vēl īsi par šo pašu testu statistiku. Šeit ir pasvītrots ar sarkano šis balans. Un ja mēs paskatāmies uz vecuma grupām, tad mēs redzam, ka, diemžēl, tā bilde vissliktākā ir tieši jaunākajiem. 0,9. Vecums 0,9. 20. gadā balans bija 14,9, 23. 15,1. Nākošā grupa 17,1, 17,5. Rezultāts, ko es no šī visa saprotu, kad mēs redzam pilnīgi reālu situāciju. Šīs analīzes rāda, ka pat šo 3 gadu laikā mūsu pārtika ir kļuvusi tukšāka un nesabalansētāka. Izdarām secinājumus. Un vēl, ja mēs paskatāmies vecuma grupu 60 līdz 69 un 70 plus, viņu balans vidējais ir apmēram virs 7, mazliet virs tā 7. Un iedomājieties sev zināmos cilvēkus, kuriem ir 70 plus gadu, un kāda viņu veselība ir dotā brīdī. Viņi ir dzīvojuši lielāko daļu savas dzīves apstākļos, kad šī pārtika bija īsta un dabīga, un kā mēs redzējām šos vēsturiskos datus, viņi dzīvoja praktiski balansā. Viņu dzīve ir novedusi pie kādām veselības problēmām, un mūsu bērniem jau 0 līdz 9 gadu vecumam šis balans ir 15:1. Un visu tālāko mūžu izskatās, ka viņš tikai palielināsies un palielināsies. Izdarām tādus ļoti, ļoti nepatīkamus secinājumus. Nu, lūk, tas bija par balansu. Un ņemot vērā šīs visas pārtikas kvalitātes izmaiņas un pamatojoties uz pētījumiem, zinātnieki kopā ar Zinzino ir izstrādājuši veselības protokolu. Šeit ir šī Zinzino zinātniskā padome. Šie ir zinātnieki ar pasaules vārdiem.
Šo zinātnieku padomu vada dr. Pols Kleitons. Un gribu pieminēt, ka dr. Pols Kleitons ir nominēts un ieguvis nomināciju kā viens no 100 pasaules labākajiem zinātniekiem. Lūk, šāds zinātniskais spēks strādā pie mūsu veselības koncepcijas. Un viņi ir izstrādājuši šo veselības protokolu. Tie ir 3 vienkārši soļi, lai mēs katrs palīdzētu sev saviem pašu spēkiem. Tātad pirmais solis ir balanss, tātad kvalitatīvas šūnu membrānas visā organismā. Otrais solis ir sabalansēta atjaunota zarnu trakta darbība, un pēc tam mēs varam pilnvērtīgi pabarot visus savus orgānus un organismu sistēmas. Un, ko saka Zinzino, mēs varam atjaunot jūsu balansu 120 dienās. Ir radīta vesela līnija ar dažādiem balansu produktiem. Mēs to nesaucam par zivjeļu, mēs viņu saucam par balanceļu, jo tas ir produkts, ar kuru mēs tiešām varam atjaunot balansu mūsu organismā. Kāpēc iet runa par 120 dienām? 120 dienas ir mūsu sarkano asins ķermenīšu eritrocītu dzīves laiks. 4 mēnešu laikā visas asins šūnas manā organismā ir nomainījušās, un jaunās šūnas ir veidojušās no tiem būvmateriāliem, no tās pārtikas, ko es esmu šo 4 mēnešu laikā ēdis. Un ja mēs katru dienu papildinām savu ēdienkarti ar tiešām efektīvu omega-3 avotu, tad pēc 4 mēnešiem mēs taisot atkārtotās analīzes varam izmērīt, vai tas, ko es esmu darījis, vai tas tiešām nes kaut kādus rezultātus, vai tas tiešām darbojās. Kāpēc balanceļa dod rezultātus un ar ko viņa atšķirās no visa tā sortimenta, kas dotā brīdī pasaulē ir pieejams arī mūsu valstī? Un te es gribētu pakāpties soli atpakaļ un paskatīties, kas tad ir šie omega-3 avoti. Jo arī zivtiņa šo omega-3 pati nesintezē. Viņu uzņem dabīgā pārtikas ceļā. Ir diezgan gara pārtikas ķēdīte, kamēr līdz mēs to zivtiņu noķeram, aizvedam uz rūpnīcu, no viņas tiek iegūta omega-3. Omega-3 ir ļoti nestabila viela, viņa ļoti ātri noārdās, oksidējās, un tāpēc viņai ir vajadzīgs kaut kāds stabilizators. Arī šajā dzīvajā zivtiņā omega-3 ir stabilizators, un tas dabas kombinācija, ka dabā omega-3 vienmēr ir kopā ar antioksidantu polifenoliem. Polifenoli ir tā zivs smirdīgā daļa. Tad, kad to zivtiņu noķer, izspiež to zivju eļļu, attīra no visiem smagiem metāliem, no visiem piemaisījumiem, no garšas un no smakas, šie polifenoli, protams, arī tiek pazaudēti. Un, lai šī eļļa nesabojātos, ir nepieciešams atkal pievienot atpakaļ kaut kādu stabilizatoru. Zinzino ir atkārtojis šo dabas formulu, un šajā Zinzino balanceļas pudelītē ir tātad ļoti augsts kvalitātes omega-3, un ir īpaša olīveļa no Spānijas, kas iegūta no negatavām pikvālu šķirnes olīvām. Viņas tiek novāktas tad, kad šis polifenolu daudzums ir maksimāli augsts, un pēc patentētas formulas šīs abas eļas tiek sajauktas kopā. Rezultātā mēs iegūstam šo dabas doto kombināciju omega-3 kopā ar polifenoliem, kuru mūsu organisms pazīst ģenētiski, ir spējīgs pilnvērtīgi absorbēt un uzņemt. Es zinu, ka ir bijuši jautājumi, arī es esmu saņēmis jautājumus par šo olīveļu. Nu, tā tas skaidrs, es varu nopirkt kaut kādu omega-3 un piedzert klāt olīveļu. Diemžēl nesanāks. Šeit jūs redzat to olīveļas polifenolu koncentrāciju olīveļā, un vislabākajā pārtikā lietojamajā olīveļā, ko mēs varam nopirkt, pa diezgan dārgu cenu. Ja? Mēs redzam, ka šis polifenolu daudzums ir apmēram 150 mg uz 1 kg. Olīveļa, kuru lieto balanceļas formulā, ir 500 vienības un vairāk polifenolu. Tā nav pārtikā lietojama olīveļa. Ja? Tā kā, lai mēs saprastu to būtību, ar ko tad tiešām šī balanceļas pudelīte radikāli atšķirās no visa pārējā. Un, ja mēs paskatāmies vēl uz pētījumiem, kas apliecina šo efektivitāti, šis ir
Zviedrijā veikts pētījums, šeit nav konkrēti brendi, bet te ir vienkārši produktu kombinācijas. Dažāda veida omega-3 ar dažāda veida stabilizatoriem. Un šie pirmie 3 stabiņi, visas sortiments, kuru mēs dotā brīdī varam nopirkt veikalos, aptiekās, pasūtīt internetā un tā tālāk. Un šī vertikālā skala mums rāda laiku, cik ilgi nonākot mūsu organismā, šī omega-3 ir dzīva un aktīva. Un mēs redzam, ka labākais rādītājs ir apmēram 16 stundas. Bet, ja mēs zinām, ka mūsu šūnas iet bojā un veidojas jaunas 24 stundas diennaktī, bez pauzēm, bez atvaļinājumiem, tas nozīmē, ka mums ir jānodrošina mūsu organismam omega-3 24 stundas un ilgāk. Un vienīgā kombinācija ir šī dabas dotā formula omega-3 kopā ar polifenoliem. Un tā ir šī balanceļas pudelīte. Iedarbība līdz 35 stundām. Tas nozīmē, ka šo eļas karoti, kuras vakarā iedzeru, viņi 35 stundas manā organismā ir aktīvi, viņi var pagūt, iziet cauri visam gremošanas traktam, uzsūkties asinīs, un asinis ar šo aktīvu omega-3 jau apasiņo un aiznes viņu uz visām mana organisma šūnām un piedalās jauno šūnu būvniecībā. Tā ir tā būtiskākā lieta starp to, ko mēs dotā brīdī varam šais aptiekās nopirkt, un to, ko piedāvā kompānija Zinzino. Un kā ja mēs skatījāmies iepriekš, vairāk kā 1,3 miljonu testu, 20% no tiem bija cilvēki, kuri ir lietojuši omega-3 un redz, jā, tā bilde ir draņķīga, lietoju, bet rezultātu nav. Kā tad iegūt šo balansu? Ir jālieto pareiza deva. Mums ir jāpabaro visas šūnas savā ķermenī, tāpēc deva tiek noteikta no cilvēka svara. 0,15 līdz 0,20 ml balansējas uz ķermeņa svara kilogramu. Un, kā rāda atkārtotās analīzes, 95% gadījumu Zinzino balansu produktu lietotājiem pēc šiem 4 mēnešiem attiecība ir 3:1 vai tuvu tam. Ļoti bieži tātad šis otrais tests ir šāds. Ir nepieciešamais balanss, organisma aizsardzība ir 100%, omega-3 piesātinājums normā un tā tālāk. Šādu zaļu testu, es gribētu teikt, es novēlu pilnīgi visiem, lai visiem izdodās šis ceļš tiešām nonākt balansā. Jo nav runa par to, ka padzert balanceļu vai ko citu. Ir runa par to, ka mērķis ir nonākt balansā un dzīvot balansā. Jo 120 dienu laikā, kā mēs runājam, nomainās asinsšūnas, bet mūsu organismu pārējo orgānu reģenerācijas laiks ir ļoti dažāds un atšķirīgs. Mums ir jādzīvo nepārtraukti, ilgstoši balansā, lai viss mūsu organisms tātad uzbūvētos jau tā, kā daba to ir paredzējusi. Iegūmi veselībai, tas, ko saka Eiropas pārtikas nekaitīguma institūcija, ieguvumi veselībai nonākot balansā, normāla smadzeņu darbība, sirdsdarbība, imūnsistēma. Šeit ir mazliet garāks sarakstīns, katrs var ieraudzīt, vai kādas no šīm lietām uz jums attiecās vai neatiecās. Protams, omega-3 ir vajadzīga ikvienā dzīves posmā, no maza bērna līdz širmam vecumam, kā mēs sapratām, mūsu fizioloģija cilvēki ir būvēta tā, ka šis balanss mums ir vajadzīgs nepārtraukti. Lūk. Visi Zinzino produkti ir certificēti visās valstīs, kurās kompānijas strādā. Mums ir visi nepieciešamie certifikāti, arī GMP certifikāts, arī Informed Choice certifikāts, kas nozīmē, ka šos produktus drīkst un lieto arī profesionālie sportisti. Tiem, kas vēlās rakt dziļāk un pameklēt vairāk, ir portāls PubMed, kur tiek apkopoti visi zinātniskie klīniskie pētījumi. Un, ja jums interesē, ierakstiet tur omega-3 un atradīsiet, vai jums interesējošais jautājums ir pētīts vai nav. Tur bija, ja nemaldos, pār pa 300 000 dažādu pētījumu tikai pa omega-3 vien. Es gribētu izcelt konkrēti no šī portāla Artemīdas Simopoulos pētījumu par omega-6, omega-3 balansu. Viņa tātad ir vadošā pētniece pasaulē šajā te jautājumā, viena no pirmajām un vadošajām.
Uz šodien viņai jau ir, ja nemaldos, 91 gads, pie pilna saprāta, sniedz intervijas, dažus gadus atpakaļ vēl sarakstījis kārtējo grāmatu. Mazs izvilkums no viņas klīniskā pētījuma. Balanss zem 3:1, sievietēm samazinās risks saslimt ar krūts vēzi, balanss zem 4:1, pēkšņas nāves risks no sirds un asinsvadu slimībām samazinās par 70%. Man liekas, tas ir vislabākā, visspēcīgākā apdrošināšana mūsu dzīvībai. Tātad, ja ir kaut kādas astmas problēmas, jābūt balansām zem 5:1, reumatoīdais artrīts balanss zem 3:1, ja ir kaut kādas onkoloģiskas problēmas, tad ejam uz balansu tuvu 1:1. Tika novērota blakus iedarbība un bija atsevišķi pētījumi, es vairs neatceros, kurā gadā bija atsevišķi pētījumi, tātad lietojot tikai balansēļu, ādas elastība uzlabojās par 22%. Man liekas, arī tas ir ļoti vienkārši skaidrs. Ādas sastāv no šūnām, šūnas nonākot balansā, visas ir elastīgas, ādas kopējā elastība uzlabojās par 22%. Tad, kad pieliekam klāt vēl vitamīnu un minerālu vielu kompleksu, šis rezultāts, ādas elastības uzlabojums, ir 36,6%. Man liekas, ļoti nopietnas rādītājs. Ne katra profesionālā kosmētika spēj radīt šādus te ciparus. Lūk, tas bija pirmais solis – balanss. Otrais solis ir sabalansēta un atjaunota zarnu trakta darbība. Zarnu trakts ļoti būtisks mūsu orgāns. Zarnu traktā atrodas 80% mūsu imunitātes un 95% mūsu laimes hormons arī tiek ražots tieši tur. Ja? Tā kā emocijas, garstāvoklis, depresijas, trauksmes lēkmes ir ļoti daudz atkarīgs no tā, kas tad notiek mūsu vēderā. Un te mums ir jāizceļ divi iespējams svešvārdi. Ir probiotiķi un ir prebiotiķi. Probiotiķi ir šis mikrobioms, mūsu zarnu traktā mītošās baktērijas, un prebiotiķi ir šķiedrvielas, jeb barība šīm mūsu organismā mītošajām baktērijām. Tātad šis mūsu mikrobioms, probiotiķi, ir labās baktērijas, kurām ir dabīgi veidota nomācoša ietekme uz šīm sliktajām baktērijām. Sliktās baktērijas ir tās, kas var izraisīt zarnu infekcijas, mikrofloras traucējumus, un rezultātā var attīstīties dažādas slimības. Ja? Tāpēc, ja mūsu mikrobiomā dominē šīs labās baktērijas, tad mēs varam izvairīties no ļoti daudzām šādām te problēmām. Pozitīvā iedarbība uzlabo imūnsistēmas darbību, samazina laktozes nepanesamību, aizsargā no resnās zarnas vēža, pazemina holesterīna līmeni, aizsargā no infekcijām un no blaknēm pēc antibiotiķu lietošanas, samazina iekaisuma procesu, uzlabo minerālu vielu uzsūkšanos un novērš bīstamo baktērijas savairošanos stresa apstākļos. Tas ir tajā gadījumā, ja šīs labās baktērijas dominē. Diemžēl tā bilde ir tāda, ka lielākai daļai ir disbalanss arī šajā mikrobiomā. Un iemesls šim disbalansam ir ļoti vienkāršs. 100 triljonu šo mikroorganismu, kur ir dzīvi un kas ir jāpabaro. Ēd viņas šķiedrvielas. Diemžēl tā mūsdienu pārtika nenodrošina nepieciešamo šķiedrvielu daudzumu. Jā, mums ļoti daudzās reklāmās, gan radio, gan televīzijā saka, padzer tādu jogurtiņu, apēd tādu kapsulu, un tad būs daudz jaunu baktēriju vietā. Bet ir, kā Pauls Kleitons saka, tās baktērijas, kuras ir izaudzētas sterilā vidē, nonākot mūsu agresīvajā organismā, mūsu agresīvajā vidē, tātad brīdī, kad mēs apēdam jaunās baktērijas, viņām ir ļoti grūti iedzīvoties šajā jaunajā vidē. Un daļa no tām jau sākotnēji iet bojā tās saskarsmē ar kuņģa skābi, savukārt citas, neatrodot piemērotas apmešanās vietas, tiek vienkārši no ķermeņa izvadītas ārā. Tā kā
Ja esošais mikrobioms ir badā un novādzināts, tad jaunu kultūru invāzija šo situāciju neatrisinās. Mums ir jāpabaro šis mūsu esošais mikrobioms. Ja viņš ir badā, tad viņš nevar pilnvērtīgi attīstīties. Ja mēs iedosim jaunas kultūras, viņām tāpat nebūs ko ēst, rezultāts būs tieši tāds pats. Tāpēc risinājums ir prebiotiķi jeb šķiedrvielas. Tā ir tā pārtika mūsu zarnu mikroflorai. Prebiotiķus cilvēka organisms nesagremo un neizmanto kā enerģijas avotu. Viņš sāk neuzsūcas gremošanas traktā, šķiedrvielām nav uzturvērtības, tā kā no viņām jūs nevarat pieņemties svarā, tieši otrādi ar viņu palīdzību sakārtojot šo zarnu traktu, mēs varam pilnvērtīgi regulēt savu svaru, un mēs izšķiram ūdenī šķīstošās šķiedrvielas, kas ir šis barības avots zarnu baktērijām, un ūdenī nešķīstošās šķiedrvielas, kas pamatā ir tās, kuras tautas valodā izšrubē mūsu zarnu traktu un attīra viņu. Tātad gan sievietēm, gan vīriešiem vidējā šķiedrvielu dienas norma ir apmēram 20 līdz 40 gramu. Ja mēs pilnvērtīgi pabarojam savu šo mikrobiomu, tad mēs varam iegūt ļoti, ļoti labus pozitīvus rezultātus. Bet tā būtība ir tāda, ka šajā zarnu traktā katrā līmenī dzīvo ļoti atšķirīgs šīs mikrobioma kultūras, un viņas ēd dažāda veida šķiedrvielas. Ja mēs ar pārtiku nevaram nodrošināt šo šķiedrvielu dažādību, tad, diemžēl, viņas ir badā. Tas, ko ir izdarījis Zinzino, viņi piedāvā 8 diētisku šķiedrvielu maisījumu. Tas ir 8 dažādas šķiedrvielas ar dažādu molekulāro garumu, kuras tiek metabolizētas, jeb apēstas dažādos mūsu zarna trakta posmos. Rezultātā mēs varam pilnvērtīgi pabarot visu mūsu mikrobiomu visā zarna trakta garumā. Ja mēs viņu pabarojam, tad mēs viņu stiprinām un atjaunojam šo normālo, labo baktēriju balansu. Rezultātā iegūstam pilnvērtīgu un labu mūsu zarnu trakta darbību. Tātad tas, ko mēs drīkstam oficiāli teikt, gaimošanas sistēmas veselība, līdzsvarots holesterīns, palīdz samazināt asins cukuru līmeņa straujas izmaiņas pēc maltītēm, veselīga regulāra zarnu trakta darbība, sabalansēts mikrobioms un resnās zarnas attīrīšana. Ko mēs varam ļoti vienkārši pastāstīt saviem klientiem, ja mēs atveram Zinzino mājaslapu, ieejam veikalā, uzklikšķinam uz zinobiotiku, uzklikšķinām vairāk informācijas. Šeit jūs redzat perfekts, īsts, ļoti konkrēts, viegli saprotams apraksts. Kas ir zinobiotikas, kas tās ir par šķiedrvielām, ko viņas mūsu organismam dara. Izmantojam visu šo Zinzino dotos pikerus. Un trešais solis ir pilnvērtīgi pabarot visas šūnas. Mūsu šūnas ir balansā, šūnu membrānas ir elastīgas, caurlaidīgas, dodam klāt vitamīnus, visu pārējo nepieciešamo, organisms ir principā pilnīgs visu to paņemt. Un Zinzino piedāvā XTN+. Tas ir ļoti spēcīgs vitamīnu, minerālu vielu komplekss. Te mēs redzam pamata vitamīnu bloku, pamata minerālu bloks, ir atsevišķi antioksidantu tokoferālu bloks, ir aktīvo vielu ekstrakti, ir atsevišķs polifenolu bloks kā antioksidanti, un vēl papildus ir beta-glikāni 1316. Unikalitāte ir tā, ka ir lielā zinātne ir salikt tik daudz dažādas vielas kopā, lai viena otru nebremzētu, bet tieši otrādi, lai viena otrai palīdzētu organismam to visu paņemt un absorbēt. Un ņemot vērā mūsdienu pārtikas kvalitāti, jeb pilnību ar šīm uzturvielām, ir veikti aprēķini uz doto brīdi. Pārtikas daudzums, kas mums būtu jāpēd katru dienu, lai mēs iegūtu pilnvērtīgu šo vitamīnu, minerālu vielu daudzumu ikdienas lietošanai. Tie ir apmēram 9 kg. Jebšu tās ir 4 XTN+ kapsuliņas. Pilnvērtīgi pabarojam, nodrošinām visas mūsu organisma funkcijas.
Beta-glikāna 1316 pamatā nav kā ikdienas lietošanas produkts, bet tātad beta-glikāni tas ir dabīgais mūsu imunitātes stimulators. Tā ir barības viela mūsu organisma imunitātei. Tā ir kastīte, kurai būtu jābūt mājas aptieciņā, jādežūrē, ja kas, lai vienmēr ir par rokai, jūtam, kad nāk kaut kādas augstēšanās vai kaut kādas sliktas pašsajūtas, apēdam kapsuliņu vienu, otru, trešo, ceturto, un jūs redzēsiet, kā šī problēma beigsies pat līdz galam nesākusies. Ļoti efektīvi var arī maziem bērniem. Pārdalām kapsulu uz pusi, izberam ārā arī maziem bērniem, tikko redzat, ka būs puņķi, dodam iekšā un darbojas tiešām fantastiski. Safrāna ekstrakta un vitamīnu kombinācija, lai pilnvērtīgi pabarotu mūsu smadzenes, uzlabo miega kvalitāti, samazina stresu, samazina trauksmi, veicina kopējo labsajūtu, palielina koncentrācijas spējas un tā tālāk. Cilvēki, kur jūs aicināja, viņiem noteikti ir savi stāsti arī par šo produktu. Vēl Zinzino piedāvā D vitamīnu, tas ir vegānas izcelsmes D vitamīns un tādu pašu sausā asins paraugu testu, ar kuru mēs arī varam noteikt D vitamīnu līmeni. Un arī šeit ir jāuzsver, ka mēs šeit nosakām šo D vitamīna līmeni 120 dienu intervālā. Nevis D vitamīnu, kāds man bija vakar, kad es nodevu laboratorijā analīzes, bet mēs redzam šo kopējo uzkrājumu D vitamīnam, kāds man ir 4 mēnešu griezumā. Ļoti precīzas analīzes. Un vēl ir ilgtermiņa cukuru līmeni, arī to mēs varam noteikt arī ar šādu pašu sausā asins paraugu testu, lai saprastu, vai mēs ejam veselības vai slimības virzienā, ja mēs runājam par diabētu. Nu, lūk, tas ir Zinzino veselības protokols. Balans šūnās, atjaunojam zarnu trakta darbību un pieliekam klāt visu pārējo, lai pilnvērtīgi pabarotu savu organismu. Daži jautājumi, uz kuriem es jau tūlīt atbildēšu, izskatās, ka nebūs laika pārējiem jautājumiem, vai es drīkstu lietot balansoilu, ko par to teiks mans ārsts. Visticamākais, kā rāda pieredze, kad visticamāk, kad jūsu ārsts nezina, kas ir Zinzino balanseļa, bet ārsts zina, kas ir omega-3 un kāds ir omega-3 piedāvājums nopērkamais aptiekā, stabilizēts ar E vitamīnu. Tāpēc es domāju, ka ļoti daudz dzirdējuši, kad ārsts saka, nu, padzeriet to omega-3, nu, tā kursa veidā dažus mēnešus padzeriet un tad taisiet pauzīti. Kāpēc? Tāpēc, kad ja jūs dzersiet ar E vitamīnu stabilizētu omega-3 katru dienu un tādās devās, kādās būtu nepieciešams, jūs pārdozēsiet šo E vitamīnu un būs problēmas. Ja es jautāju ārstam, tad es jautātu, vai es drīkstu lietot šādu vidusjūras diētu. Vai es drīkstu lietot olīveļu, vai es drīkstu lietot zivi. Ja jums ārsts saka, protams, olīveļu, protams, lejiet pie salātiņiem kaut vai katru dienu, zivtiņu, jā, tas ir veselīgi, ēdiet kaut vai katru dienu. Ja ir šāda atbilde, tad tā ir atbilde. Jo balanseļa tā ir, principā, kā mēs to saucam, tā ir mūsu šķidrā zivs. Mēs atgriežam pārtikā mūsu iztrūkstošās vielas un nodrošinām organismam visu nepieciešamo pilnvērtīgai darbībai. Ar ko tad atšķirās balanseļa no aptiekā nopērkamajām omega-3? Vēlreiz stabilizēta ar polifenoliem, kas ir dabīgs antioksidants, kas nodrošina pilnvērtīgu šo omega-3 iedarbību, ko vairāk kā 1,3 miljonu analīžu tiešām pierāda, ka šī ir tā kombinācija, kur tiešām darbojās. To nav iespējams pārdozēt, viss ir pilnīgi dabīgs. Nu ko, tam mums laikam vairāk laika šodien, diemžēl nav, es kaut kā aizrunājos. Un pēdējie soļi, ko doktors Pauls Kleitons rekomendē ceļā uz veselību. Tātad pārtika pats pamats. Domājam, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam, ēdam vairāk svaigu, mazāk termiski apstrādātu, sautētu fiziskās aktivitātes, Paula Kleitona rekomendācija katru dienu
30 minūtes svīst no fiziskām aktivitātēm. Vairāk uzturēties svaigā gaisā, parūpēties par lieko svaru, parūpēties par mutes higiēnu un parūpēties par stresu. Un pēdējais ļoti būtiskais ir parūpēties par cukura daudzumu mūsu ikdienā, jo, diemžēl, cukurs ir paslēpts praktiski pilnīgi visur. Un ļoti daudz pat neapzinās, cik tad īstenībā mēs šo cukuru katru dienu patērējam. Šis ir viens no piemēriem, ja, cik tad ir šīs te veselīgās brokastis ar dažādām veselīgajām, it kā veselīgajām pārslām, kurām ir pievienot arī vitamīni, bet, diemžēl, tas cukurs tur ir, nenormāli daudz. Arī šis ir labs piemērs. Kāruma sieriņi man ļoti garšo. Man ļoti garšoja, kādreiz mēs viņus tiešām daudz pirkām, bet viens šis mazais sieriņš, ja, izrādās ir 2 riktīgas teikarotas ar cukuru un tā tālāk. Garšīgie jogurtiņi tieši tāpat. Varbūt, kad viņi ir arī veselīgi, bet skatoties uz šo cukuru daudzumu viņos, liekas, ka droši vien, kad viņš ir tomēr vairāk veidots, lai viņš būtu garšīgs, nevis veselīgs. Un, protams, visas saldās sulas un cukurotie dzērieni, tur vienkārši nav variantu. Domājam to, ko mēs ēdam paši, ko mēs dodam un ko mēs ļaujam iegādāties saviem bērniem. Kaut kā tā process ir jākontrolē. Lūk, mans aicinājums ir kļūstiet par Zinzino klientu, veiciet balansu testu, noskaidrojot šo savu pašreizējo situāciju un atjaunojiet savu veselību. Palīdziet sev un saviem tuvajiem cilvēkiem, visiem, kas jums nav vienaldzīgi. Paldies! Mēs esam mazliet pārtērējuši laiku, bet ja ir kādi ļoti akūti jautājumi, kas nav saistīti ar medicīniskām diagnozēm, es domāju, ka mēs varam vēl dažas minūtes pakavēties, vai ne?